Labdien, cienījamie sporta draugi. Esam atkal atpakaļ uz ratiņu basketbolu. Starptautisks turnīrs Rīgas kauss 2016. Notiek Oskara Kalpaka tautas daļamata pamatskolā sporta zālē. Un šī ir turnīra 5. spēle. Turnīrā piedalās 5 komandas no Krievijas. Nevski Allians, Nevas Stars, Sanpēterburg 2 komandas. Tātad mūsu tagadējie pretinieki Kriļa Barsa no Kazaņas, Tatārijas galvaspilsētas, un Minskas Baltkrievijas komanda un arī vietējie tātad laukums saimnieki, VF Rīga, Latvija. Turnīrs notiek 7. reizi ar Latvijas Paralimpiskās komitejas, Rīgas domas izglītības kultūras jaunatnes sporta departamenta atbalstu. Un, protams, kad visiem interesantiem var tātad pateikt, ka ratiņu basketbola noteikumos atšķirība ir tikai tā, kad cilvēki spēlē ratiņkrēslos, laukuma izmēri un groza augstums ir tāds pats. Un tagad starptautiskās kategorijas tiesnesis Armands Inmers iemeta pirmo centra autu un uzbrūk Kazaņas komanda. Viņa līderis Vasilijs Kočetkovs meta un ir garām. Sākuma sastāvī Kazaņas Kriļa Barsa, tikmēr Dmitrijs Okavišņikovs būs pirmos 2 punktus Latvijas referīga komandas sastāvā. Vasilijs Kočetkovs, numur 6, numur 9 Koževņikovs, numur 8 Kamaļievs, numur 16 Safijūdin, atvainojiet, numur 17 Hismotīnaus un 10. numurs Rakovs. Savukārt VF Rīga spēlē sekojušā sastāvā. Šobrīd bumbu Kārlis Podnieks, pirmais metiens iet secen, numur 8, numur 10 Agris Lasmans, numur 11 Kaspars Turks, numur 4 Dmitrijs Rukavišņikovs un numur 12 ir Elvim Urgam. Ar jums kopā šo pusotru stundu būs Andris Ulmans, Latvijas Paralimpiskās komitejas pārstāvis. Nedaudz pieskarsimies tātad ratiņu basketbola situācijai gan Latvijā, gan kādas nākamās sacensības. Nākamās sacensības būs Latvijas ratiņu basketbolistiem šogad. Un šobrīd tad galautu izmet komandas veterāns Agris Lasmans. Piespēle Kasparam Turkam. Turks ilgi tur bumbu. Meklē variantus, atrod Kārli Podnieku. Un, diemžēl, laiks ir iztecējis. Mazliet par ilgu tika meklēti varianti, kā lai ielaužās Kazaņas aizsardzībā, un tie netika atrasti. Koževņikovs ar bumbu. Atdod Kočetkovam. Šī spēlētāja ir ļoti jāuzmanās. Spēlētājs, kas parasti spēles laikā 20 un vairāk punktus gūst. Tagad šobrīd 2 metieni ir secen. Kārlis Podnieks ar bumbu. Atdod Kasparam Turkam. Turks ar Lasmanu veido tādu duetu vienā malā. Un atkal Agrim Lasmanam, tāpat kā pirmā spēlē, metieni nav tik precīzi. VF Rīga pamainījis saspēles vadītāju, tagad saspēle vada Kārlis Podnieks, Kaspars Turks vairāk izvirzīts kā labās malas uzbrucējs. Iet Kočetkovs, Hizmatuļins, Hizmatuļinovs. Tas ir Marats Hizmatuļinovs, un viņš gūst pirmos 2 punktus. Kazaņas Kriļa Barsa. Labā 2-2. Kaspars Turks. Kārlis Podnieks. Podnieks met. Atrodas metiens secent. Un bumba. Kam tika dota. Tāpat tās paliek VF Rīgas komandas
rīcībā. Viņu ievadīs Kaspars Turks. Urga, Turks. Brīvs metiens. Atliek bumbu pie Lasmaņa veiksmīgi. Lasmans arī garām. Joprojām referīgai Klibo pretstāt no ļoti izdevīgām metienu situācijām. Kočetkovs māju kustība un bumba būs Vefam, jo pieskārās numuru 10. Rakavam. Vefrīga ievada bumbu no sānu auta. Tiesā spēli Ģirts Boks nacionālā kategorija un Armāns Inmers starptautiskā ratiņbasketbola kategorija. Dmitrijs Rukavišņikovs. Ģimā aizmet arī garām. Jau 6 uzbrukumi Vefam ir pagājuši bez rezultāta. Tas gan attiecās arī uz Kriļa Barsu, bet tikko es to pateicu, tā Vasilijs Kočetkovs. Barsu spārdu līderis gūst 2 punktus, 4-2 vadībā Kazaņa. Kaspars Turks atbild ar to, ka nodriblē cauri visam laukumam un gūst pirmos 2 punktus sev, komandai 4. Kočetkovs. Koževņikovs. Koževņikovs. Saspēle un Koževņikovs arī ir precīzs. 6-4 vadībā ir Kriļa Barsa no Kazaņas. Turnīrs ir tradicionāls, notika jau 7 reizi Latvijā, gandrīz katru pavasari, aprīlī viņš notika gan Cēsīs, gan Rīgā, tagad atkal Rīgā. Tagad šobrīd uzbrukumā Kriļa Barsa, viņa otro reizi ir Latvijas galvaspilsētā uz turnīru. Agris Lasmans savāc atlikušo bumbu. Ātri pārcent līnijai Rukavišņikovs, Turks nomāna, iziet cauri aizsardzībai. Un 2 punkti ar sodu. 2 punkti ar sodu. Kaspars Turks vēl izpildīs vienu sodu metienu, rezultāts 6-6. Kaspars Turks šogad atkal aizvadīja profesionālajā basketbolā. Kādu laiku viņam bija neliels pārtraukums. Tad viņš darbojās dažādos arī citos sporta veidos. Tagad šogad spēlēja Vācijā, Vācijas klubā. Sezona tur ir beigusies, tad viņš var pieslēgties Latvijas izlases sastāvā. Un viens no sagatavošanās posmiem Latvijas izlasē uz Eiropas čempionātu B grupā ir arī šis turnīrs. Pēc šī turnīra, sākot ar māja vidu līdz pat jūlija vidum, vismaz 2 mēnešus, katras brīvdienas notiks treniņu nometnes Latvijas izlasē ratiņbasketbolā, kuru vada Raimundas Biginskis, kas spēlē Vācijā. Viņam liels sveiciens arī gan no manis, gan no Latvijas paralimpiskās komitejas prezidents Daigs Dadīts. Tāpat arī komandas sastāvā šobrīd nav vēl viena līdera Kārļa Gabrānova. Arī viņam stipri sveicieni Vācijā, kur turpinās vēl arī čempionāts un dažādu kausu izcīņa, kur arī Kārlis Gabrānovs šogad spēlē Vācijas klubā. Kādam arī sveicieni no Latvijas paralimpiskās komitejas prezidents Daigas Dadzītes. Tikmēr Koževņikovs gūst vēl 2 punktus, rezultāts 8-7 vadībā Kriļa Barsa. Šobrīd ir nepieciešams precīzs metiens no Dmitrija Rukavišņikova, taču viņš aizmet garām. Un ātrais uzbrukums. Koževņikovs saņem tālu piespēli no Kočetkova. Rezultāts 10-7. Noguļam aizsardzībā. Tagad Kaspars Turks pa centru. Urga veido bloku, Lasmans veido bloku. Lasmans ielauzās
Kazaņas aizsardzības zonā un tikmēr tika fiksēta piezīme. Bet sodmetienu nesako. Iemetiens no gala līnijas. Kārlis Podnieks iedod piespēli Kasparam Turkam. Kaspars Turks driblē. Meklē variantus. Nu, variants ir mūsu pokers. Pirmā spēlē Kārlis Podnieks. Tagad, diemžēl, nu jau trešais metiens Kārlim garām šajā spēlē. Un rezultāts nemainās. 10-7 vadībā Kriļa Bars Kazaņas komanda. Kočetkovs tālu no groza. Un viens pats Rakovs pie, hokejā teiktu, pie petaka, bet basketbolā tieši zem groza, pašā bīstamākajā punktā, taču divs stāv klāt un Kočetkovs aizmet garām arī. Rakovs, Kočetkovs tagad Lasmans nesaprotamā veidā apturēja Turku raidīto piespēli un taimautu paņem Latvijas komandu VF, gan Aigars Miklaus, gan arī, kas ir Latvijas basketbola federācijas izpilddirektors un arī komandas menedžers. Tāpat arī Aivars Konopackis. Laikam Aivaram Konopackim būs arī jānāk laukumā, jo viņš noģēra savu džemperi iesildīšanās un ir gatavs nomainīt kādu no centriem. Mums reāli centri nav šobrīd. Kas būs Eiropas čempionātā, to vēl nezinām, bet cik es atceros, tad komandā šobrīd nav ne Gunta Liepiņa, ne Ilgona Seks arī nav. Vai viņi būs vai nebūs, to mēs nezinām, bet tā ir liela problēma. Ir bijusi visu laiku, kopš zinu ratiņu basketbolu pats esmu spēlējis un esmu bijis tu izlasē gan kā izlases fans, gan kā vienkārši pārlimpiskās komitejas pārstāvis un ar centriem mums ir problēmas patstāvīgi jau šos gadus, un tāpēc arī mēs nevaram sasniegt kaut ko augstāku, jo komandā ir nepieciešams vismaz viens vai divi, vislabāk jau divi torņi, kas būtu varētu iet sodlaukumā, nostāties un saņemt augstu piespēli un gūt arī no groza apakšas. Tikmēr Elvis Urga saņem pirmo piezīmi, uzbrukuma piezīmi, un ar bumbi ir Kriļa Bars no Kazaņas. Kočetkovs, Koževņikovs met garām, un Aivars Konopackis, pirmā pieskāriens bumbai, precīzi piespēle Lasman, un Lasmans mēģina dot tālāk, bet 8 sekundes tad nepārgāja centram, centra līnijai, tagad konsultējās abi tiesneši. Jābūt precīzai piespēlē, tomēr līdz ar nagiem pārgājām pāri centram. Kaspars Turks dodās uz priekšu pret viņu piezīmi Koževņikovam. Un Sānauts, Kaspars Turks, Lasmans, Turks, Podnieks, Lasmans, garām. Atnākošo bumbu savāc garākie vīri, kas ir šobrīd laukumā, tie ir Kriļa Bars sastāvā, Kočetkovs Vasilijs, pagājušā gada turnīra MVP tieši starp centriem. Beigli nomāna, metiens gan seko garām, Elvis Urga. Pasteidzās Elvis, labi, kad bumba uzreiz nenofiksēja Koževņikovs. Bumba gan ir Rīgai, bet ātrā uzbrukuma iespējas bija, netika izmantotas. Kārs Podnieks, atdod Kasparam Turkam. Turks labajā uzbrukuma malā. Lasmans, Konopackis,
Aivars precīzi iespēlē Kārlim Podniekam. Nu, Kārlis Podnieks beidzot atzīmējās protokolā ar pirmiem 2 gūtiem punktiem. Rezultāts 9-12. Joprojām vadība ir Kāzeņas Kriļibārs pirmajā ceturdaļā. Kožeņikovs tālu metiens, Konopackis. Atlakuša bumba. Atdod Budukumam Podniekam, Podnieks Turkam, Turks. Diemžēl garām. Un savā vienā no pēdējiem uzbrukumiem šajā ceturdaļā dodās Kriļibārs. Rākaus, Kočetkovs 3 sekundes. 3 sekundes pārkāpums pa ilgu nostāvēja Kočetkovs mūsu soda laukumā. Un to precīzi fiksēja Armāns Imers, mūsu starptautiskās kategorijas ratiņu basketbola tiesnesis. Uzbrukumā Kaspars Turks, Kārlis Podnieks, Turks. Veikla saspēle. Lasmanim gan ar to veiklo metienu neiet šodien. Precīzi Koževņikovam, Kočetkovam piespēle. Veikla Podnieks atbruņo viņu. Un tagad Lasmans Turks. Laiks. Baigi mest pēdējais metiens un atkal garām. Pirmajā ceturtdaļā rezultāts 9-12. Mēs aizējām uz nelielu pauzi. Būsim atpakaļ. Atgriežamies starptautiskajā ratiņbasketbola turnīrā Rīgas kausa 2016. Oskara Kalpaka tautas daļamās pamatskolas sportzālē. Un laukumā tiekās Rīga VEF, Latvija un Kazaņas Kriļibārsi, Krievija. Laukuma centrā mūsu tiesneši Girts Boks un Armāns Imers. Redzam Kārli Podnieku. Mūsu ratiņu basketbols, kurš šogad ratiņu basketbolu maizi pelnīja Spānijā, Vigo. Tagad ar bumbu Turks, Lasmans. Bumbu savāc Kočetkovs, atkal tālu piespēle Koževņikovam. Koževņikovs atmuguriski centās nožonglēt ar bumbu. Neizdevās, bet tagad kontrauzbrukums. Rīdznieki nogulēja pārtverto bumbu un tā rezultātā 14-9. Koževņikova 8. punkts. Un vadība joprojām ir Kriļibārs. Podnieks kļūdās piespēlē. Jānoskaņojās vienkārši pozitīvāk zēniem, mūsu vīriem, jo esam it kā tā nomākti un nospiesti, tajā pašā laikā varam spēlēt un varam uzvarēt, vajag tikai ticēt savam spējām, kā to izdara Vasilijs Kočetkovs. Rezultāts 16-9, plus 7 jau atrāvjās Kriļibārsi. Mūsu komandas motors Kaspars Turks veido kombinācija Podnieku. Lasmans tagad saspēles vadītāja vietā. Turks klāta rokām nav kam iedot, pašam jāiet. Un tad 16. numurs Safijūļins, kas ir iznācis uz māņu, dabūna pirmo piezīmi. Savukārt
Kasparam Turkam būs jāizpild 2 soda metieni. Pirmais metiens. Precīzs. Otrais. Arī precīzs. Rezultāts 11-16. Skatoties no VF Rīgas punkta. Savukārt Kriļa Barsi dodas uzbrukumā. Kočetkovs dod Koževņikovam. Šo divu spēlētājs saspēle ir redzama. Koževņikovs Kočetkovam. Kočetkovs kaut tāls piespēles dod Koževņikovam. Un abiem pa 8 punktiem. Rezultāti 18-11. Stabila vadība Kazaņas ratiņu basketbolistiem. Un tagad Jopiens. Atsimredzot, vēl viena piezīme ir Safjuļinam. Tā tiek fiksēta. Armāns Imers. Mums gala auts, gala izmetiens. Gala līnijas. Kaspars Turks. Jūsu ekrānos. Podnieks. Nesaprotam. Nesaprotami. Bet, gadās arī tā. Ticēsim un domāsim pozitīvāk. Koževņikovs ar bumbu. Kočetkovam. Koževņikovs nekas jau sarežģīts un kaut kas diži augstākā matemātika nenotiek. Uzbrukums tiek veidots pa kreiso malu vai viens vai otrs met grozā. Mūsējie nevar nosekt un nemaz nepatrauciet. Savukārt precizitāte VFam atliek gaidīt, kad Lasmans arī turpmāk metīs iekšā. To viņš ir apliecina. Agri jāsaņemās un visai VF komandai jāsaņemās, lai varētu svinēt uzvaru. Pirmo uzvaru šajā turnīrā, jo pirmajā spēlē mēs zaudējām Baski Ņeva Stārs no Pēterburgas, kas ir šobrīd komandas vadībā šajā turnīrā un nopelna piezīmi Elvis Urga, 2 punkti ar sodu, rezultātā 22-13. Aizmet garām Safjuļins vienīgo sodmetienu, kas bija papildus kā bonusā. Neizmantoja šo iespēju gūt 3 punktus vienā uzbrukumā. Savukārt Kaspars Turks mēģina atrast atkal Lasmanu. Lasmans avantūristi mēģina Abdulģeber āķi metienu un aizmet garām. Koževņikovs, Kočetkovs. Kočetkovs, šoreiz tiešām reāli paveicās Rīgas komandai, ka viņš neiemet. Urga pa ilgu darbojās ar bumbu. Un labi, kad tur tā kā nāk Podnieks. Elvim vajadzēja ļoti ātri radot piespēli uz otru malu, tur, kur viens pats rāvās jau Kaspars Turks. Tagad tas ir nokavēts. Spēlējam pozicionāli. Podnieks. Turks. 3 punktu metiens. Nē. Atgriezās. Tagad būs 2 punktu metiens. Nē, piespēle Elvim Urgam. Elvis meta līdz ar uzbrukuma laika finišu, bet aizmeta garām. Kočetkovs veikli manevrēja ar saviem ratiem. Tātad ratiņkrēslas, sporta ratiņkrēslas ratiņu basketbolistiem. Kočetkovs tikmēr gūs vēl 2 punktus, 24-13 ratiņu basketbolistiem tiek veidots pēc individuālā pasūtījuma. Tātad katram spēlētājam ir nepieciešamais ratu dziļums, augstums, platums, un to tātad nomēra speciālisti no pārsvarā Eiropā, no RGK, no Lielbritānijas kompānijas, kas ražo viens no labākiem ratiem pasaulē, tāpat arī Quickie, tas ir amerikāņu rati, un tādi rati maksā labas mašīnas cenā. Un tāpēc jau var pateikt, ka
Ratiņu basketbols arī ir ļoti dārgs sporta veids, tāpēc ne katrā valstī Eiropā ir ratiņu basketbola komandas, ratiņu basketbola izlase, bet Latvijā tāda ir. Un Latvijas izlase ratiņu basketbolā šogad gatavojās startēt B grupas divīzijas finālā, kurš notiks Bosnijā Hercegovinā jūlijā. Tikmēr ļoti agresīvu presingu pielietoja kazaņieši un 26-13 Kočetkovs kārtīja 2 punkti. Rīgas komanda pagaidām vada neliels haoss. Atkārtoju tātad par Latvijas izlases startu Eiropas čempionātu B divīzijā, kas notiks Bosnijā Hercegovinā jūlija vidū. Komanda šobrīd tad ir gatavošanās posma sākumā. Atkārtošos, kad katras brīvdienas tad Latvijas izlase trenēsies kādā treniņu nometnē. Pēc iespējām piekdienas, sestdienas, svētdien. Bet šobrīd minūtes pārtraukums VFam. Pie rezultāta 13-26. Varu pakomentēt šobrīd tātad labākie punktu guvēji Latvijas komandā ir Kaspars Turks, kuram ir 7 punkti. Pārējiem pa 2 Lasmanam, Podniekam un Rukavišņikovam, bet jāskatās arī uz to pozīciju, cik metienus ir izdarījuši. Tad Lasmans ir izdarījis 7 metienus, Turks ir 6 metienus, Podnieks 4, Rukavišņikovs 3. Un tad paši rēķiniet, cik tas procents ir zems, lai būtu strāda nopietns Saigars Miklaus. Bet kāda nebūtu nopietnām, kad šobrīd rezultāts ir gaužām neapmierinošs priekš BF Rīga komandas 13-26. Turpinām otro ceturdaļu. Rīgas kausa 2016 ratiņu basketbola turnīra izcīņā. Īsumā par turnīru tabulu. Pagaidīsim, kamēr Lasmans iemetīs. Gaidām, nē. Otrais mēģinājums. Tas ir precīzi. Agris Lasmans gūst savu 3. punktu šajā spēlē. Pastāstīšu tātad 5 komandas. Šobrīd 2 spēles aizvadījuši ir Mīnskas komanda. Abas ir pamatīgi zaudējuši. Atrodas 5. vietā. 4. nosacīti ir VF Rīgas komanda, kas aizvada 2. spēli, bet 1. zaudēja. Un 3. vietā varētu būt kazaņieši, kas aizvadījuši 1 spēli, 1 uzvara pret Mīnsku, un tagad 2. spēle aizvada. 2. vieta šobrīd ir Ņevski Alians, 2 spēles, 1 uzvara, 1 zaudējums, un 2 uzvaras 2 spēlēs ir Baski, Neva Stars, arī Pēterburgas komanda. Tā kā precīzi varēsim pateikt pēc šīs spēles, kas tad ir pēc pirmās turnīra dienas, kur kāda komanda atrodas, bet potenciāli es redzu, kad par medaļām var cīnīties 4 komandas, jo Mīnska, cik es saprotu, tad 2 zaudējumi jau ir un diez vai varēs kaut ko vēl gūt, bet VFam savukārt ir jāpacenšās šajā spēlē vēl piedzīt Kriļa bars. Tagad -14, 16, 30. Un tikai jāpastiprina vēl, jāpastiprina spēle darbība aizsardzībā, kur jākustās, jābrauc pretī, maksimāli jāsarežģī Kočetkovam un Koževņikovam saspēli. Tad iespējams, ka varētu arī būt tā kā tagad, kad Kočetkovs aizbrauc garām, savukārt Urgis savāc atlikušo bumbu. Podnieks nokritis un savukārt Lasmans aizmet garām. Šo tekstu jau šodien 2. spēlē pēc kārtas saku. Diemžēl nav tas labākais procents mūsu spēlētājiem, ko viņi gūst no spēles.
Savukārt Kazaņas Kriļabars ir diezgan precīzi savā darbībā, tāpēc arī plus 14 viņiem ir handikaps. Kočetkovs. Un Turkam acīm redzot sots. Vai Podniekam? Podniekam par ko? Es neredzēju šo momentu, atvainojos. Tikmēr Kočetkovs atkal ir precīzs, un Kočetkovam jau ir 14 punkti, kopējais skaits 32 pret 16. Nu, vajadzētu kaut ko radikāli mainīt, radikāli mest precīzus metienus, tad varam pacīnīties par uzvaru šajā spēlē, bet tikmēr 6 sekundes, 5. Elvis Urga. Nu, diemžēl arī viņš netrāpa. Minūte 50 paliek līdz otrās ceturdaļas beigām. Šajā spēlē Kriļabārs atkal savā tradicionālā saspēlē kā Koževņikovs, Koževņikovs. Un tagad Koževņikovs no stūra ir precīzs. Arī viņš ir sasniedzis jau 11.16, ir arī komandas labākais punktu guvējs. Tikmēr mēs kopumā esam iemetuši 16, 34, mīnus 18. Varētu teikt katastrofa, bet no otras puses, tas ir gatavošanās Eiropas čempionātam. Protams, kad vienmēr gribās, lai tavu komandu uzvar, un Lasmans iemet vismaz 18 punktu. 18-3-4 vienmēr gribās, lai tavu komandu uzvar, bet, kad pretinieks ir labāk sagatavots tieši tehniski, tad, nekā sevišķi izmainīt nevar. Koževņikovam jau ir 18. punkts, un rezultātā 36-18, mīnus 18. Ar vien dziļāk mēs aizjām bedrē, savukārt Kriļabārs tikai plašāk veidina savus spārnus un uzbruk. Tāda asa piespēle šoreiz Sofija Uļins nebija tam gatavs. Kočetkovs neko nepārmet, jo te ir visu laiku jābūt gatavam ratiņu basketbolā. Tātad tas modificētais sporta veids, kur visu laiku tu esi jāvalda pār ratiem, pār sevi, pār rokām, pār galvu. Un Kaspars Turks aizmet kārtējo metienu garām, 8 sekundes, Koževņikovs neuztur bumbu. Tagad 5 sekundes, rezultāts 18-36. Tagad vajadzētu paripināt bumbu ilgāk, to arī dara Podnieks. Podnieks tikko pieskārsies Turks, laiks turpināsies. Tagad Podniekam ir viena iespēja iedot Urgam. Urga, diemžēl ar šo metienu arī otrā ceturdaļa beidzas, rezultāts 18-36. Befs zaudē, būsim atpakaļ pēc garāka pārtraukuma.
Esam atkal starptautiskā ratiņu basketbola turnīrā Rīgas Kauls 2016, kas norisinās maijās Oskara Kalpaka tautas Dynamota pamaskolas sportzālē. Telpās un pēc pirmām 2 ceturtdaļām Latvijas komanda Rīgas VF zaudē 18-36 pret Kriļa Barsa no Kazaņas, Krievijas. Turnīrā piedalās 5 komandas. Šobrīd pirmās dienas noslēguma spēlē. Tāpēc šīs spēles būs bijuši par 2 spēlēm. Ir bumba laukuma centrā, Armands Cimers un Girts Boks, šīs spēles tiesneši. Sākuma sastāvi 3. ceturtdaļā. Kazaņieši ir pamainījuši tāpat Kamaļijevs, Koževņikovs, Kočetkovs, Rākaus un Izmuģīnovs. Savukārt VFam Kočetkovs atkal būs savus kārtījos 18 punktu, komandai 38. Tātad Rīgas VFam Rukovišņikovs numur 4, Podnieks numur 8, Lasmans 10. numurs, Kaspars Turks numur 11, numur 12 Elis Urgā. Tagad Lasmans pirmais metiens 3. ceturtdaļā. Diemžēl atkal garām. Bumba paliek Befam. Kazaņieši centās ātro drukumu izveidot ar klasisko Kočetkovā pāri visam laukumam piespēli Koževņikovam. Neizdevās šoreiz, tagad Turks. Pārāk māskustīgi, esam pārāk māskustīgi, ļoti tālu no groza. Lasmans aizmet garām, tagad Kočetkovs rāda, ka 2 rati sāķējušies, tā gan īsti nav, un tā bija tāda viltība, lai viņi, kā saka, sekšanas aiziet prom. Rukovišņikovs tas arī izdevās, Kočetkovs tagad tuvu grozam, pārāk tuvu grozam, mēs pielēzām to komandas līderi Kazaņas, un rezultāts 40-18. 4-0 3. ceturtdaļā, bet visā kopumā 40-18. Podnieks. Turkam un Turks guva 2 punktus. Žēlņikovs, Kočetkovs. Pagaidīs Izmuģīnovu. 3 sekundēs atradies Kamaļijevs pa ilgu, tātad VFiešu sodlaukumā. Un līdz ar to bumba tika dot VFam, bet 20-40, 20 punktu starpība. Nu, cīnamies. VF jāuzvar. Bet pagaidām neredzu tos momentus, kurā brīdī tas varētu būt. Kaut kāda volejbola piespēle aiz galvas. Lasmaņa izpildījumā Dimam Rukovišņikovam. Rukovišņikovs, protams, ka to negaida. Un tagad Koževņikovs dod uz plašiem Kriļa Barsa spārnu vēzieniem uz VF pusi. Kočetkovs, Kamaļijevs un 2 punkti. 2 punkti, rezultāts 42-20. Podnieks mēģina no 3 punktu līnijas, arī tas ir secina. Atkal Kočetkovs Koževņikovam, tālu piespēle. Koževņikovs nogroza apakšu, saimnes garām un Kamaļijevam sots. Agris Lasmans mazliet kasa pakausi, ko lai saka, Agri, visai komandai neiet šajā spēlē. Ja pirmajā
spēlē vēl vilka Kārlis Podnieks, Kaspars Turks, tas šajā spēlē, redzu, ka Turkam ir 11 punkti, bet Podniekam 2, Kovišņikam 2, Lasmanam 5. Un ar to nevar cīnīties, kur Kočetkovam jau ir 20, un viņa partnerim Koževņikam arī gandrīz 20. Tātad Kočetkovs atkal savāc atlikušo bumbu. Viņa piespēl no Rakala. Koževņikovs virzās uz priekšu. Tuvāk grozam un aiziet līdz pašam grozam. Un iemet 2 punktus. Kā nazis, kā līkais tatāru nazis pa mūsu Latvijas sviestu. Viņš izgriež cauri un rezultātā 44-20. Tad rezultāts sāk kļūt nesimpātisks. Turks gan samazina punktu starpību 22-44. Tāds neliels presings tagad no VF puses. Tas nes augļus. Podnieks dabum bumbu. Tagad Urga. Kāpēc? Jāpaceļ galva, jāpaskatās, kuri partneri, un tad jādod piespēle. Nevis kaut kā uz dullo, kaut kāds āķa metiens, āķa piespēle, un līdz ar to Turkam jāpārkāp ātri, jāsaņem personiskā piezīme, lai nepieļautu Kazaņas aizskriešanu ātrā uzruklā. Koževņikovs, Kočetkovs mierīgi apgriežās, vienreiz atkal kombinācija, Kamaļievs iziet aizskrien prom no savu vis-a-vis, vai tas cilvēks, kas viņu sedz, un rezultātā 46-22. 5 minūtes jāspēlē trešā ceturtajā. Turks mēģina trīnīti, 3 punktu mēģinājums garām. Rakals, bumba pret Hizamagīnova ratiem atcitās un iziet autā. Tas nozīmē, ka tā viņa būs pie VF-a. Turks atdod Podniekam. Podnieks atpakaļ Turkam. Turks atkal mērķē trīnīt, tad pārdomā, bumba izslīd. Nav tādas pārliecības mūsu vīru darbībā, un tāpēc arī tās rezultāts. Lasmans viens pats groza apakšā, beidzot arī Lasmans gūs savus 2 punktus, bet 24-46 mīnus 22. Pārāk daudz esam atlaiduši. Tas izlietais ūdens vai izlietā bērzu sula pavasara palos ir jāsasmeļ. Vai to izdosies, to mēs apskatīsimies. Tikmēr Urga meklē savu līderi Podnieku. Podnieks cenšas virzīties uz priekšu. Lasmans, Turks zem grozā, bumbā, atkal nepaklausīgi izlec ārā. Tikmēr Kočetkovs Koževņikovs viens pats. Un sots Podniekam. Viņš nenofiksēja savus ratus kontaktā pret Koževņikovu un kustībā bija piefiksēts sots. Līdz ar to tā ir Kārlim otrā piezīme. Piezīme norma pagaidām mums nedraud, bet rezultāts mums draud gan 46-24, mīnus 22. Turpina uzbrukt Krīļa Bars. Kočetkovs. 3 sekundes. 3 sekundes, Koževņikovs mazliet pa ilgu atradās mūsu soda laukumā, un tāpēc to precīzi fiksēja spēles tiesneši Girds Boksurāni, Armāns Ingars. Kārlis Podnieks veikli mēģina kreiso uzbrukuma zonu iziet cauri. Viņam tas izdodās, metiens arī izdodās, bet grozs netiek gūts. Un tagad 2-1 tukšiem groziem iziet Krīļa Barsim, Koževņikovs gūst savu 20. punktu komandai 48. Līdz ar to minūtes pārtraukums. Tiek paņemt VF komanda.
Turks rāda, kādai sadarbībai bija jābūt. Nu labi, kā ir, tā ir, bet nesanāk tās darbības, kas būtu nepieciešams. Rezultāts ir smags, punktu gūms no Kazaņas 48-24 gūti Rīgas komandai. Tatārijas Skaistuls uz Kriļa Barsu rezervisto un mūsu nopietnais Aigars Miklāvs pārdzīvo. Rezultāts nav patīkams, bet spēle ir spēle. Gatavošanās process notiek. Latvijas izlases bāzes komanda ir referīga. Šobrīd šajā situācijā Rātiņu basketbola turnīrs ir laba bāze sagatavošanai Eiropas čempionāta B grupas divīzijai. Latvijas komandā maiņa. Bērziņš iznāk Podnieku vietā. Savukārt Turks ievada bumbu no gala auta. Bumbu Lasmanam. Lasmans Turkam. Tagad Turks mēģina atrast savu ilgadējo partneri. Lasman tas izdodas. Lasmans no pustālās distances. Uz 2 punktus 26-48, 3-15 jāspēlē trešā ceturdaļā. Nedaudz papresē Koževņikova Turks, bet bumba jau otrajā galā. Un Sofija Uļins 2 punkti. Arī citi kazaņieši, viņi nonāk bīstamā attālumā no groza, gūst tos 2 punktus, bet mūsējie, diemžēl, tā bumba nekrīt. Lasmans rāda, ka viņam iesit pa roku, bet kožas līdz, tiesnešs svilpa klusē un arī rezultāts uz tablo klusē 26-50 mīnus 24. Koževņikovs metiens, paklausīgas ir bumbas, arī grozi, Rīgas grozi ir pat paklausīgi pret kazaņiešiem. Savukārt Vefam ir atkal 2. Vienīgais Kaspars Turks 3 punkti, tāds maza rozīnīta lielajā Darvas spainī. Rezultāts 29-52, Koževņikovs. Redziet, Sofija Uļins arī netiek kavēts. Ja mēs nekavēsim spēlētājs, kur iet vienkārši mūsu sodu laukumā, tad arī rezultāts nebūs 29-54. 2 minūtes paliek līdz trešās ceturdaļas beigām. Uzmanību pievērš tev Turks ar bumbu. Vispārējais noteikti ļoti kustība it kā ir, bet tāda reāla, lai atrautos, savu sedzamā nav. Un te Kočetkovs Koževņikovs. Ātri 2 punkti. Koževņikovam jau 24 punkti, savukārt Latvijai 29, Kazaņai 56. Neizskatās, kad varam reāli laust šo spēli. Ir vienkārši jāatstrādā kombinācijas, jāmēģina precīzi metieni. Kaut kāds vismaz minimālais uzdevums jāizdara. Lasmans gūst 2 punktus. Tas varētu būt pirmais solis. 31-56. Sofija Uļins. Koževņikovs. Kovišņikovs viņam patraucē, bet tas ir tikai tās īslaicīgs kodiens, ko mūsu puiši var izdarīt. Kočetkovs meta trīnīt, aizmet garām un pats ir turpat, kur viņam jābūt. Atlikušā bumba nonāk pie viņa. Rezultātā 58-31, 30 sekundes šajā ceturdaļā. Pēdējās 30 sekundes. Tagad Turks metīs trīnīt. Jā, ko tad darīt? Nav. Neiet, tad neiet. Ja būs, nav. Un savukārt bumbu savāc Lasmans. Lasmans iedod Urgam. Urga aizmet garām. Un 11-10. Arī Sofija Uļins kļūdās tagad 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sots Kočetkovam. Armāns Immers nedaudz
izglāba situāciju, bet 1,7 sekundes. Lai izdarītu metienu, vajadzīgs 0,4 sekundes. Vai izdosies? Tātad Turks, Lasmans, garām. Trešā ceturtdaļa beigusies, 31:58. Atgriezīsimies pēc īsas pauzītes. Atkal atgriežamies Rīgas kausa 2016 izcīņā, kurā šobrīd tiekās Rīgas VEF Latvija un Kazaņas Kriļa Barsi. Rezultāts pēc 3 ceturdaļām ir diezgan nepatīkams. 58-31, 27 punktu deficīts Rīgas VEFam. Bet rīdznieki vai Latvijas komanda ir apņēmības pilni vismaz uzvarēt 1 ceturdaļu no 3. 3 viņi ir zaudējuši, bet tagad cīņa par uzvaru vismaz 1 ceturdaļā. Tas būtu viens minimālais solis, ko varētu izdarīt Latvijas komandas ratiņu basketbolisti, lai samazinātu šo punktu starpību pirmkārt. Otrkārt, lai noticētu savām spējām gūt grozus, jo šī spēle parāda, ka nav tā precizitāte mums labākā līmenī un nav atstrādāta kombinācijas. Metienu kvalitāte un arī piespēļu kvalitāte ir krietni vien zema. Kriļa Barsa dodas uzbrukumā. Pirmais uzbrukums arī Latvijas komandai arī šajā ceturdaļā ir neveiksmīgs. Tikmēr iznācis ir Čugunovs, nomainot Koževņikovu, kurš savu lielo ārtavu 24 punktus guva jau pirmajās 3 ceturdaļās. To Kazaņš var atļauties. Podnieks, Turks un Lasmans. Lasmans dod Podniekam, Podnieks met, bumba aiziet Pienā. Diemžēl Pienā un tā rezultātā uz tablo nekas nemainās. 58-31. Tagad Safjūļins saņem bumbu drošā groza tūmā un gūs 2 punktus 60-31. Tūlīt jau būs tāda ļoti nepatīkama situācija, ka varētu būt 30 punktu starpība. Par sliktu VEFam. Tagad Kaspars Turks mēģināja no 3 punktu līnijas. No 4 viens ir. Atvainot no 5 metieniem. Viens ir trāpīts 3 punktnieks, bet ar to ir pa maz. Un atkal bumbā dod, Kazaņa saka, Bars. Spēle tiesā mūsu nacionālās kategorijas tiesnesis Jebs Boks un starptautiskās ratiņu basketbola kategorijas tiesnesis Armands Imbers. Kočetkovs uz īsu brīdi nokrits. Ratiņu basketbolā tas notiek bieži. Turks izmet autu. Lasmans mazliet pieskarās bumbai, tagad Turks atkal 3 punktu. Nē, šobrīd viņš saka, kaut ko jāuztais, kādu kombināciju. Lasmans
Lasmans brīvs, bet diezgan ilgi varēja sagatavoties, bet aizmet garām. Tagad Sofija Uļins. Sofija Uļins tika garām, bet Lasmans pārkāpa noteikumus. Tā ir viņam pirmā piezīme šajā spēlē. Sofija Uļins nostājas uz soda metienu līnijas. Soda metienu līnijā, tāpat kā basketbolā, ir tādā pašā attālumā. Tikai tātad pāri drīkst būt mazie ratiņu basketbola rati. Lielie rati nedrīkst būt pāri līnijai. Otrs metiens ir iet secena. Sofija Uļins guvis 9 punktus savas komandas labā un sasniedzis to kritisko, kā saka, nepatīkamo 30 punktu robežu par labu savai komandai un par sliktu VF Rīgai. Kaspars Turks, Lasmans. Lasmans pēdējais skāra ar bumbu un bumba tiek atdota Kriļļa Barsa Kazaņas komandai. Šobrīd tātad šajā ceturdaļā ir rezultāts 3-0 par labu Kriļļa Barsa. Kočetkovs ievada bumbu, atdod Čugunovu, un tagad ir Rakovs. Rakovs vada saspēli, Kočetkovs no trīnīša. Ir neprecīzi, bet Lasmans bumbu nesavāc. Kočetkovs, Čugunovs aizmet garām. Čugunovs un Sofija Uļins pacīnās, Urga nepaņēma atlikušo bumbu. Tā rezultātā joprojām uzbrukums kazaņiešiem turpināsies 14 sekundes viņiem dots, lai realizētu savu uzbrukumu. Kočetkovs. Precīzi. Tātad viņam jau 26 punkti gūti šajā spēlē. Gandrīz vairāk kā Latvijas komandai kopā ņemot. Tas tā sarkasms, bet šobrīd tā ir realitāte. Kaspars Turks samazina punktu starpību. No Lasmaņa piespēles 33-63. 30 punktu mīnusā, tā viņi arī paliek. Rakovs. Kočetkovs. Ārpus perimetra viņi darbojās. Kočetkovs no trīnīša. Bumba secena, bet Lasmans arī neizcīna. Atvainojiet, Urga neizcīna bumbu. Ir strīds bumba, bet par cik šo ceturtdaļu sāka Kriļļa Barsa no Kazaņas, tad tagad bumba tika dota VFam. Lasmans atdeva Turkam, Turks piemērījās tā mierīgi. Par cik viņam arī netraucē šobrīd, tā īpaši 35-63. Turks šajā spēlē tad mums ir rezultīvākais, 17 punktu šobrīd. Čugunovs, avantūrisks metiens, bumba atkal nesavāc mūsējie. Kaut kur viņi tur dribelējās par mūsu sodu laukumu un tā rezultātā pirmos 2 punktus savā kontā ieraksta Samārcevs, kas arī iznāca uz mājiņu praktiski visi kazaņieši, kas ir pieteikti, viņi bijuši laukumā un arī pierakstījušies protokolā. Turks 3 punktu metiens garām. 65-35. Skaisti izskatās, bet slikti skan. 67-35. Sofija Uļins. Rezultāts ir -32. Kad jāspēlē vēl 5-45. Ceturtā ceturtdaļā. Jā, Podnieks iespēlē bumbu Turkam pa degunu. Turks nemaz neskrien aizsardzībā. Saprotams, kad arī Podnieks ir pārdzīvojis un ātri nopelna piezīmi savu trešo šajā spēlē. 35-67. Kriļļa Barsa pārliecinošā vadībā. Lasman nomaina Bērziņš VF komandā. Savukārt Kočetkovu nomainīja Izemuģinovs. Pirmais metiens Sofija Uļinam iet secen no soda laukumu.
Otrais mēģinājums. Tas arī neprecīzs, un Urga savāc atlikušo bumbu. Atlikušo bumba pie Podnieka. Podnieks, Bērziņš. Mēs būsim mazākumā, jo nokritis ir Kaspars Turks. Tagad palīdzēs viņam piecelties. Ir grūti. Protams, ka palīgā nāk mūsu ilgadējais gan spēlētājs, gan treneris, gan arī tiesnesis Kaspars Iesaliņš. Tā kā ir paņemts. Turks ir paņemts. Svars ir paņemts un piecelts, nolikts atpakaļ vietā. Tagad var turpināties cīņa. 5-15 jāspēlē. Un savukārt Kārlis Podnieks iemet trīnīt. Rezultātā 38-67. Rākaus 2 punktu metiens garām. Urga paņem bumbu. Iedod Turkam, bet Bērziņš pārējiem pārcentram. Krupēvišņikovs pagaida Turku. Turks ir savā vietā. Podnieks. 2 punktu metiens. Neprecīzs. Sofijūļins. Rākaus. Zamuķīnaus. 6 sekundes vēl paliek Kadziņšam uzbrukumā. Kaut kas jādara, jāmet pa grozu. Rāpa, bet pat tikai par stīpu. Urga. Uz bīstamās robežas pie pašas galvlīnijas. Podnieks. Un 8 sekundes tomēr nepārgāja pāri laukuma centram. Podnieks ļoti neapmierināts ar sevi. Kārlis. Viņš ir profesionāls basketbolists, paškritisks. Tagad Urgu nomaina Lasmans. Protams, kad tādos pārbaudas turnīros gribās arī vinnēt, bet šobrīd izskatās, ka arī otrā spēle tiks zaudēta ar rezultātu. Šobrīd 38-67. Vadībā ir Kriļa Bars no Kazaņas, Čugunaus, Izamuģīnaus. Metiens un Safijūļins trāpa. Precīzi trāpā. Rezultāts 69-38. 3:25 jāspēlē. Turks ar bumbu. Lai kas arī notiktu, bet Kazaņas vīri ir pieskaņojušies šiem groziem un met daudz precīzāk nekā mūsu VF komandas dalībnieki. Podnieks pašaizliedzīgi cīnās aizsardzībā, nokrīt. Savukārt Safijūļins gūs savus jau 15. punktu. Tagad šeit atkārtojumā, ka Kārlis metās aizsardzībā un tad nenoturēja līdzsvaru, jo ļoti grūti ir daži brīdi. Pats esmu spēlējis ratiņu basketbolu. Nav viegli savaldīt šo mašīnu, kas ir ļoti viegla, manevrīga, bet tajā pašā laikā arī ir jābūt ļoti stabilam, virtuozam braucējam. Podnieks met pienā 3 punktnieku. Tā rezultātā atkal bumba tiek atdota Kazaņas Kriļa Barsa. 71-38. Turks nosacīja Safijūļins. Safijūļins nopelna savu 3. piezīmi. Turks savukārt savāc pārtver bumbu. Pārtverta bumba. Un tagad uzbrukumā dodās Kārlis Podnieks, vedoties sevis, vai veidojot VF Rīgas uzbrukumu. Turks, 3 punktu metiens, 2 reiz pa stīpu, bet garām. Spēles galotni tiek aizvietot vienkāršos uzbrukumos ar metieniem, bez īpašā stresa, bet tas, protams, kad nekādu lielo prieku VF Rīgas komandai un viņas līdzjutējiem,
visā plašā pasaulē nedod. Podnieks pa ilgu notur bumbu, un tā rezultātā tiek tā zaudēta. Latvijas ratiņu basketbola saime nav sevišķi liela, un tāpēc gribētos nodot kā vēlreiz sveiciens tiem ratiņu basketbolistiem, kas vēl spēlē ārzemēs un vēl palīdzēs mūsu komandai. Tas ir mūsu Latvijas izlases spēlējušais treneris Raimundas Biginskis ir Vācijā, tāpat Kārlis Gabrānovs Vācijā. Nododam sveiciens arī Diānai Dadzītei Lasvegasā. Tikmēr Kaspars Turks būs savu 19. punktu, viņš ir rezultatīvs, komanda ne. 71-40, minūte un 30 līdz šīs ceturtdaļas beigām, līdz ar spēles beigām, jo tik liela punktu starpību nevar atspēlēt. Kā rezultātā tagad Turks saņem piespēli no Lasmana, gūst 2 punktus, Lasmanam otrā rezultīvā piespēle šajā spēlē. Varu pateikt tikai par rītdienu, tad ļoti agri sāksies sportcentra.com reportāžas internetā. Jau 8:10 Mīnska spēlēs ar baskiem no Ņevas zvaigznēm no Pēterburgas, un tālāk tad līdz pat pēcpusdienai vēl 4 spēles. Kopā 5 spēles rīt būs arī, un būsim kopā ar jums arī rīt. Cerēsim, ka rīt VF Rīgai izdosies gūt 2 uzvaras un saglabāt cerību vēl uz kādu no medaļām. Kaspars Turks, 45 sekundes, ļoti tālu nogroza, Pērziņš kā viņam palīdz, atbaķē, Podnieks, Lasmans aizmet garām. Rezultātā 30 sekundes līdz ceturtdaļas beigām, bumba pie Kriļa Barsa Kazaņa. Safi Uļins. Vēl viens spēlētājs, kam ir gandrīz 20 punkti, viņam ir 17. Tagad paliek pēdējās 13 sekundes. Turks aizmet garām. Un 42-73. Līdz ar to šī spēle ir beigusies. VF piedzīvo otro zaudējumu šajā turnīrā. Gaidīsim rīt no VF uzvaras. Ar jums kopā bija Andris Ulmanis. Līdz nākamajām cīņām ratiņbasketbolā. Ratiņbasketbols ir foršs, tāpat kā pavasara laiks. Vislabāk!